Tuvākajā laikā uzņēmums Daugavpils Satiksme plāno realizēt divus ļoti svarīgus projektus digitālās attīstības nozarē. 2023. gada 2. jūnijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Ekonomikas ministrija parakstīja piekrišanu par atbalsts procesu digitalizācijai projekta realizēšana, kas tiek finansēts no Atveseļošanas fonda, kas ir balstīts uz grantu izsniegšanu par digitālo produktu, pakalpojumu un lietojumu programmu izstrādi vai ieviešanu. Programmas mērķis ir veicināt digitalizāciju un palielināt biznesa procesu produktivitāti, lai palielinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju. Šīs programmas ietvaros sākās pašvaldības uzņēmuma jaunas mājaslapas izstrāde. Galvenais produkta mērķis – mūsdienīgas, funkcionālas un priekšiedzīvotājiem ērtas mājaslapas izveide, kur pasažieri varēs viegli atrast aktuālu informāciju par maršrutiem, transporta sarakstu un citiem pakalpojumiem. Turklāt paredzams, ka tīmekļa vietne atvieglos uzņēmuma speciālistu darbu un palielinās Daugavpils Satiksmes zīmola atpazīstamību. Ar šo labas ziņas nebeidzas. Uzņēmums arī ir noslēdzis līgumu ar biedrību Latvijas digitālais akselators. To mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem un valsts iestādēm Latvijā ieviest modernas digitālās tehnoloģijas. Šīs sadarbības ietvaros Daugavpils Satiksmes speciālisti jau ir pabeiguši vairākas apmācību programmas, tostarp par mākslīgā intelekta izmantošanu un kiberdrošības pamatiem, kā arī saņēmuši digitālās transformācijas stratēģiju.